šodien svinēsim svētkus, bet rītā gatavosimies atkal ražīgam darbam. Paldies jums! Es ticu jums, ka Jelgavas novads būs labākais valstī. Paldies! Skaiti Jelgavas novads svētkus par atklātiem! Mīļie novadnieki, gribu šodien sveikt visus Elejā, šeit Elejas parkā. Pirmajos novada svētkos ir pagājuši 2 gadi, kā izveidojies Jelgavas novads. Novads no 13 pagastiem. Agrāk katrā pagastā bija kaut kādi svētki, tagad tie tiek apvienot vienos svētkos. Šie 2 gadi ir bijuši spraiga, ražana darba gadi. Daudz kas ir padarīts, bet vēl uz daudz kā jāstāsta priekš un daudz ir darāmā. Tāpēc es ticu un ceru jums, ka mēs kopā daudz ko izdarīsim, lai Jelgavas novads kļūtu par vislabāko, iemīļotāko vietu, kur cilvēki grib dzīvot Latvijā, strādāt, kur audzināt savus bērnus, laist skolā. Un katrs ieguldiet savu darbu un Jelgavas novads kļūs labākais Latvijā. No 12. līdz 18.20 rādas 20 minūtes katrs pagasts savu programmu, kurā tiek ietverts tas, kas viņiem vissvarīgākais, ar ko viņi atšķirās no citiem pagastiem, ar ko viņi ir interesanti kopīgajā mūsu novadā. Pašiem kolektīviem, kuri piedalās, tas vēl viena iespēja, cik vien var nopietnāk nodarboties ar pašdarbību. Tāpēc, kā parastie cilvēki vienkārši aiziet tā, lai laiku pavadītu, un viņam nav jāatskaitas par padarītu, tā arī kvalitāte zūd. Un ja viņam, kas saka, visu novada priekšā un savā veidā tādā konkurence stiprā jāparādā sevi, tad tas, protams, cilvēkus mobilizē un atklājās, kas saka, tas iespējas, cik vien var lielākas, un cilvēki paliek tādi, paši sev sāk ticēt, ka viņi daudz ko var vairāk nekā liekas. Valgundiešu svētkiem gatavojās izmantojot vairāku savu pašdarbības kolektīvu iespējas. Mūsu doma bija parādīt to, kāda mēs esam caur Lielupu. Braucot ar kuģīti pa Lielupu, ko var redzēt, kas Valgundē notiek. Domāju, ka mums arī izdevās. Strādājam katru dienu, bet atpūšamies tomēr reti. Un svētki ir vēl viens iemesls atpūsties. Kaut gan darbs pirms tam ir jāiegulda liels. Šie ir pirmie svētki. Šī ir ļoti liela atbildība pirmajiem svētkiem. Un es domāju, ka šī atbildība mums netiks noņemta arī uz 2. un 3. svētkiem. Šeit ir novadam tāds brīvdabas parks vislielākais un arī estrāde, kur uzņemtu cilvēkus no visas novada un arī no pilsētas, no visiem ciemiņiem, kas būtu. Šeit ir tā vieta.
Paldies Elēniekiem! Braši turējāties, dziedājāt, dejojāt! Tad vēlreiz saku paldies visiem iedzīvotājiem, saku paldies deputātiem, paldies pārvaldes vadītājiem, jo kopā strādājot komandā tikai var iegūt rezultātus un iegūt labus rezultātus, strādāt priekš iedzīvotājiem. Es ceru un ticu, ka mēs to varēsim, lai mums veicās.